Tātad cīņa pret Krievijas propagandu un Krievijas izplatīto dezinformāciju ir bijusi Latvijas ļoti augsta līmeņa prioritāte pēdējos 4 gadus, un mēs esam ļoti priecīgi, ka līdzīgas prioritātes ir arī citām valstīm mūsu reģionā, jo mēs esam paši apdraudētākie. Visiem ir skaidrs, ka ne jau Spānija vai Portugāla ir tās, kuras ir apdraudētas. Apdraudētas ir Baltijas valsts, apdraudēta ir Polija, un mēs esam tie, kurus šī Krievijas naida propaganda skan vistiešāk, un tādēļ tieši mums ir jābūt tiem, kas par to runā visskaļāk. Mēs bijām pirmā Eiropas Savienības valsts, kura uzsāka masīvu Krievijas propagandas kanālu slēgšanu, un pēc tam mums sekoja arī citas valstis. Taču tas, ko varbūt mēs darām, un tāpat arī lietuvieši dara specifiski, un ko varētu mūsuprāt pārņemt citas valsts vēršanās pret Krievijas propagandas izplatību internetā.